mīļašs zemīt mazs, ka cimds. Tu sīkašs sveicam pagasts, mēs ir tev bērni viens otrs simts. Cits bagātāks, cits nabags. Tev veitums taisen, veitums līk, tek svētup caur tā lēni. Tam krasta lūk un puriņsīk, kur ogi aug un sēni. Te vecim lībišiem bija mājas un senas tālās laikās, nu sentos balti smilti klāji tie pazuduši kā tvaikās. Vien valat, vēl tāds īks un strupš, šur tur pa mājam dzirdams to senči, dzīvādams garup, ben bērnim atstāja mirdams. Kā vecmams sacēja pasak teikt, bija bērni muti vaļā un aci palikuši bija no bailēm krāsā zaļā. Bet vecmams teica un teica bez gala, deg zvaigzniši aiz lūgim. Un bērnim pils vis debes smal ap pūķim un ap spokim. Bērni uzaugs un tos pasacins, kas sudra blāde saliks, un sveicē meš vēl ilgu būs dzīvi, bet vai tas valad paliks? Ar šādām dzejas rindām savu dzejas grāmatu saknes iesāk Anita Emse. Šovakar lūkšu mūsu pasākumu svinīgi atklāt mūsu Vidzemes lībiešu pēcteču, kā tautās mēs dēvēt, modinātāju. Rasmi Noriņa, lūdzās. Labvakar visiem. Man prieks jūs redzēt visus tik kuplā skaitā. Un es esmu mazliet satraukusies, bet Anitas kundze man vienā teica, tu neuztraucies, visi jau mēs esam kā viena ģimene. Man arī tā šķiet, un es ceru, ka viss noritēs raiti. Bet jā, no tā sīkās Svētciema pagasta arī viss sākās. Jo tā tālajā 1846. gadā Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Andres Johans Šegrens pierakstīja savus atrastos 22 teicējus. Nu, un tie ir arī jūsu priekšteči. Jā, par šovakaru es gribēju sākt ar to, ka ir pagājuši 20 gadi, un tāpēc arī mēs jūs šeit aicinājām kopā, lai to atzīmētu. Jā, akurāt vēl 1 mēnesis, jo tā tālajā 2003. gadā uz izstādes mēs Vidzemes lībiešu pēcteči sanāca cilvēki, kuri sāka apzināties savas saknes. Tiesa, toreiz tās bija tikai 5 dzimtas – Ārmīdiņi, Bisnieki, Gīzes, Kariņi, Lielnori. Un toreiz, skatoties cilvēku sejās, viņu lepnumā par savām senajām saknēm, es sapratu, ka laikam šo darbu turpināšu, pētīšu Vidzemes lībiešu dzimtas, tās plašāk. Un tagad, redzot jūs tik daudz kopā, saprotu, ka, paldies Dievam, Vidzemes lībiskā identitāte ir spēcinājusies pa šiem gadiem. Tā unikālā kopības sajūta, kas mūs vienojusi jau tik ilgi, tā ir, vārdos pat neizsakāma. Un es ļoti, ļoti vēlos, lai jūs izbaudiet to arī šovakar. Un lai šī sajūta, tā vienotības, kopības apziņa turpinās arī ikdienā. Ikdienā par to, ka jūs esat tieši Vidzemes lībiešu pēcteči. Un tagad interesants atskats uz ļoti senu laiku, 20 gadi atpakaļ. Cilvēku saknes sameklēt, tas nozīmē cilvēku noenkurot, tas dod viņam vietas izjūtu.
laika izjūtu, telpas izjūtu, jo tad, ja tu esi kaut kur noenkurots, tu vari saprast pašaus plašumu. Ja tu lido un nekur tev nav vieta, tad tu esi pūka visumā. Un paldies par šo vietas izjūtu. Paldies, man viņi kļuva pavisam svarīgi. Krišjāns Nūlis, Kariņi, paldies viņiem. Paldies zemnieku saimniecībai, Ūdrim, Erikam, Kreitūzim personīgi. Paldies zemnieku saimniecībai. Ne tikai finansiāli, sponsori, bet arī...
Velna kanceles, bībeli, mīlus klintnieks saudā, ūdens zāļu orķestra bedre, pirmā latviešu opera, provinces palaida, Rīgas avīzēs nenopērkama. Tur kritiķiem aizliegtā spēle, jandālu spēle drošā. Kāds eņģelis tevi ir radījis? Tik tiešām svētukas puses līdieši bija tiem, kuriem laimējās, jo viņus šeigzēns fiksēja. Un viņi var teikt, mēs esam dokumentāli pierādīti līdieši. Tik tiešām viņiem ir laimējies, bet tie līdieši jau bija arī pie salāces. Un te es gribēju mazliet, tā īsi vēsturiski pakavēties. Piemēram, es jau teicu, leģenda bija Gusts Visnieks, viņš bija pēdējais līdietis, nebija pēdējais. Viņam taču bija brālis Mārtiņš, un Visnieku dzimtā visi zina Gusta pēctečus un saka pēdējo līdiešu, bet izrādās arī Mārtiņu pēctečus 30. gados, es vienkārši pēdējo līdieši. Mārtiņu pēcteču dzīves vietas bija Cērpenes ielā. Tas ir starp Torģiem un Mēļniekiem bija kādreiz liels ciemats, Cērpēns ciemats, tur bija Norēnu dzimnavs, Norēnu mājas piecas un tādējā. Tātad gan Svētuka, gan Salata ir tāds līviešu brotis, kā teica dzejotī. Un pirms mēs sākam meitenes tūlīt nesīs uzdeļ kafiju, varbūt pacienāsimies, un tad man ir tāds mīļš lūgums padalīties visiem savās atmiņā. Man meitenes teica, Iveta un Inesta, ka Rāsma visi jau zina tevi un tu zini par visiem. Es tiešām zinu daudz, bet man jāatzīstās šobrīd, man patīk tā grūti koncentrēties, bet es zinu, ka katras dzimtas vēsture ir tik bagāta un mīļš lūgums dalīties ar citiem. Gan Visniekiem, gan Gīziem, gan Vilnoriem, gan Kariņiem, gan Nāgmītiņiem ir tik interesanti dzīves stāsti, tik interesanti dzīves gājumi. Nāgmītiņa dzimta ir tā, kur atceļojas viena darbu visu tālāk, mājas. Visniekiem tālāk ir šādi. Pirmais Līva un latviešu vārnīca, otrais mācību grāmatas un trešais augatas pa brīvi. Tā ne? Augatas. Saudumu uz Daudzetnos Rīgu, tālāk caur Ķirbižiem, uz tepat netālu Ikšķilkrogu, kurš ne par velti tika ierīkot šī lielā pastaceļa malā. Tālāk caur Salacguļu mūs Pērnavu, tālīņojas vecos laikos Rēveli, tālāk viens atzēvojas no Pērnavas caur Vīlandu uz Hartuvu, caur Tallinu uz Narvu un uz tālo Pēterburgu. Tādā sakarā ar šī lielā pastaceļa starpniecību Rietumvidzemes Rīgaskie novadi bija cieši saistīti ar visiem kultūras strāvojumiem, kas plūda no Vidus Eiropas cauri Latvijai uz Igauniju, tālāk uz Krieviju. Un tāpēc jau arī nav ko brīnīties par to cilvēku sadarbošanos, kas piederēja kādiem etnosiem, un to mēs sadarbojās. Tas ir pirmais. Un ir praksē realizējies mūsdienu integrācijas ministrijai tik ļoti vajadzīgais cilvēku, dzimtu, etnosu, sadarbības un saskanības princips, ka lūk,
to, kas te ir redzams, kas te ir padarīts dažu gadu laikā. To lūk mūsu integrācijas ministrijas, es tā saīsināšu vārdu lietoju, cilvēkiem, darbiniekiem, vajadzētu palīdzēt iznest visā Latvijā, un no tā, kas te ir noticis, ņemt piemēru, ko vajadzētu un varētu veicināt. Starp citu, arī visas šīs mūsu norises notiek ar lielāku vai mazāku integrācijas ministrijas līdzdalību un atbalstu. Tā, ka vienkārši gribētu nākotnē redzēt lielāku, daudzpusīgāku atbalstu un sadarbošanu. Paldies, tas ir jums. Es varētu pateikt arī tiešām no tiem apmaiņu stāstiem, vai varbūt arī mums ir ļoti jauks ciemiņš no latviešu folklora, Rāguļas zinātniece Elga Melni. Varbūt mūsu pusdietā patīk, vai gan es šī domājusi. Es saprotu, ka esmu lībietis kādā mērā, jo es esmu mantojis. Vismaz dāma man ir tāda kā lībiešiem. Jūs jau zināt, kādi lībiešiem dāma. Es tā skaidrs tagad neteikšu. Nav viešpēta, ko ir laba tā dāma. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka rasinties, lai pasakot, kāpēc mums folkloristiem patīkot šī puse. Un mums jau folkloristiem patīk tā puse, kur ir cilvēki, ar kuriem var runāt un kurus var uzklausīt. Un, lai gan šeit Vidzemes, Ziemeļvidzemes, Rietumvidzemes ļaudis skaitās diezgan nerunīgi, šeit pārē mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem mēs esam varējuši sarunāt, kuri mums stāstījuši savus dzīves stāstus. Ir stāstījuši teiķes, pasakas pa vietējiem dažādiem akmeņiem, ezeriem un tā tālāk. Un tāpēc arī mums te patīk, un īpaši mums patīk, kad ir tādi aktīvi cilvēki kā Rasma, atkal jāatgriežas pie Rasmas, kas visu to vada un ved un var aizvest, mēs atbraucam, mūs aizved un pasaka, tur ir tāda tanti, kas ir tur ir tāds onkulis. Un šodien es negribu runāt par to, ko mēs esam guvuši. Mēs jau daudz, kā zinātnieki, kā pētnieki, kā piešanās un pēdējā laikā, kad mēs nesatiekamies un arī zūd vajadzība. Zūd zināmā mērā zūd vajadzība. Satiekamies ar beidzot tikai tālāk un pēdējais, kad tā. Un šeit jums ir tas pirmais grūdienis šīm dzīvām sanāk kopā un ieciet ko stingrais augsts, jo tā jau ir jau drusku pavērt. Un tomēr jūs esat sanākuši, un tāpēc šī, lai jums tā pēdējā reize, mēs jums ļoti novēram. Ķersimies lūdzu pie tā. Oh,
20 gadiem. Un arī pārējiem bija priekšstats, kā toreiz viss sākās. Man šodien jānodod visiem silti sveicieni no Induļa Emša. Viņš, diemžēl, ir veselības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties, bet jūs jau dzirdējāt sākumā, viņš teica viedus vārdus. Ja cilvēkam nav vietas izjūta un sakņu, tad viņš ir kā pūka vismā. Savā ziņā šie vārdi man bijuši ausīs ļoti ilgi, bet vienu gan es varu teikt, jūs nebūsiet pūka vismā, jo jums ir stipras saknes. Un es šodien nodošu sveicienu visiem no vēl viens personas, ko jūs redzējāt video, un tā ir Latviešu folkloras krātuves pētniece Elga Melne. Viņa, protams, arī visiem sūta sirsnīgus sveicienus, un kā jūs redzējāt arī video, pirms 20 gadiem viņa izstādes atklāšanā savā runā novēlēja, ka, lai šādas tikšanās turpinās, un mēs šodien redzam, ka turpinās. Un par to mums prieks, es domāju, ka aplaus arī visiem. Un Elga Melne saka šādi. Tas ir skaisti, ka piepildījies tas, kas vēlēts pirms 20 gadiem. Toreiz minēju, ka varbūt arī es esmu no lībiešiem, un Rasme to ir apstiprinājusi. Manas saknes ir Lēniņu un Feldmaņu dzimtās. Man ļoti patīk tas mīts, ka lībieši ir spītīgi, lepni, daudz nerunā, bet dara. Mani tas iedvesmo mudina arī kaut nedaudz līdzināties senajiem senčiem. Es gribu arī, lai jūs savā ikdienā atceraties, cik īpaši mēs esam. Un šodien mums arī muzikāls sveiciens, ko sagādājuši folkloras kopa malībieši. Un kā man te rakstīts, viņi ar sevi iepazīstināšot paši. Labvakar visiem! Tātad mēs esam folkloras grupa malībieši. Malībieši droši vien tāpēc, ka mums ar to lībiešu valodu vēl tā pašvaka. Bet mēs mācās, un šovakar mēs arī uzdziedas lībiski, bet toties te pālē to galotni noraušana, gan mums vēl tīri labi sanāk. Un tā šo pirmo dziesmiņu mēs nodziedas par Halīnas dzirdu, kā tā lībiešu valoda kādreiz skanēja. Un šī dziesmiņa būs par vienu tēlu, kam bija 9 dēli, visi amatbrāļi, 3 pūtu taurs, 3 zida bungas un 3 vilka pīkals gar jūras malu. Un uzdziedasim. Izanna, Izanna, idaksa poiga, neuma idaksa amata vēl. Izanna, Izanna, idaksa poiga, neuma idaksa amata vēl. Izanna, Izanna, idaksa poiga, neuma
Es mēģināju atskatīties uz šiem gadiem caur dažādiem fotoattēliem. Maza prezentācija. Šis ir tas cilvēks, kam pateicoties jūs esat Vidzemes lībiešu pēcteči, tātad Andres Juhans Šegrēns, kā jau teicu, kurš pierakstīja lībiski runājošos cilvēkus. Un tagad jautājums, vai lapiņas sagatavojāt tie, kam vairākas lentītes uz rokas? Es gribēšu zināt, vai jūs pazīsiet savus senčus. Tātad Šegrēna sarakstā pirmais ir Lielkuļķuļu saimnieks Krists Gīze. Lūdzu, paceliet rokas Gīzu dzimta. Gribu redzēt. Daži zina, ļoti labi. Nākošais Jānis Ādmīdiņš. Ādmīdiņu dzimta, pazīst savu senci. Kur ir Ādmīdiņi? Nu jau vairāk, ļoti labi. Ķirpakos saimnieks Juris Feldmanis. Arī Feldmani šovakar ir. Jā, rociņas ceļās, ļoti labi. Tālāk ir Kristu Pļaviņu dzimta šodien nav. Dzeņos ir saimniece Anna un viņas māte Anna. Vienkārši tā ir Mihelsonu dzimta, bet viņu nav. Pūrnavos Gusts Bisnieks. Bisnieku droši vien ir daudz. Jā, ļoti jauki. Tā, Pūriņos Krists Priediņš. Krists ir Gusta brālis, tātad šī ir viena dzimta. Tālāk ir Ķeguļos saimniece, Ieva Zvejniece un viņas māte, tas ir viņas saimniece Zīlemane, bet Ieva Zvejniece ir zvejnieku dzimtes aizstācēja. Lūdzu, zvejnieki. Jā, ļoti labi, arī zvejnieki mums ir. Tālāk karās mēs redzam, ka saimniekojas Krists Kariņš. Kariņu dzimtā. Jā, ir ļoti labi. Girgensonu dzimta, Andres Girgensons. Girgensoni lūdzu. Jā, daudz ir šovakar, prieks. Ķulmakos Juris Āboltiņš. Āboltiņu dzimta, daži bija. Jā. Tālāk Dišleros Juris Bērziņš. Jā, rokas ir ļoti labi. Tālāk Mustančos Juris Jākapsons. Jākapsoniem bija daži. Jā, ļoti labi. Klāvos Andrejs Lēniņš. Lēniņu dzimta arī kādi. Jā, ļoti labi. Nu, un tad mēs turpinām ar Ūdiņu. Kurš, diemžēl, kura dzimta ir izbeigusies, turpat Lēniņš, un tad ir Krists Lielnors, Lielnoru dzimta. Jā, kuplā skaitā prieks. Un Minnikos Gusts Kalējs, Kalēju dzimta. Ļoti labi. Nu, redziet, savi senči ir zināmi. Bez šīm 15 dzimtām, kuras ir pētītas, izejot no Šegrēna saraksta, ir vēl viens avots. Tas ir Lielsalacas draudzes baznīcas torņa lodē atrastais vēstījums, kurā mācītājs saka tā. Ar agrāko sapatu māju saimnieku Maču Lielmežu, kurš tagad ir 75 gadu vecs, šeit izmirst lībiešu valoda. Pirms kādiem 10 gadiem šeit bija vēl vairāki, kas runāja lībiešu valodu. Vēl Kurzemes krastā ap Dundagu daži veci ļaudis vēl runājot šo valodu. Lielmežu dzimtā. Nu, bija Lielmeža. Jā, ir Lielmeža. Ļoti labi. Nu, tad atskatīsimies atkal uz laiku. 2001. gada vasara, kad akadēmiķis Saulvedis Cimermanis rīkoja ekspedīciju par veco lībiešu māju vietām. Jūs redzējāt kungu filmā. Viņš ir tas iniciators, kas teica, Rasma, nu papēti, kur tie
Šegrēna lībieši paliek tagad. Redzat, cik daudz es esmu izpētījusi. Jā, par šo sākumu gribēju vēl pieminēt dažas lietas. Ziniet, ir tāda laba lieta, pareizāk sakot, bija tāda laba lieta. Latvijas telefonu grāmata. Bieza, ļoti smuka, smalkiem burtiņiem rakstīta, bet tas bija pats sākums. Ziniet, ir, piemēram, Ailīte Feldmaņa. Dzin, labdien, vai jūs esat tas un tas, vai jums saknēs ir tas un tas. Viss jau bija skaisti, sarunas bija patīkamas, ļoti daudzas veiksmīgas. Šoks bija vienīgi tad, kad pienāca telefonrēķins. Tas bija ļoti sāpīgi. Bet tādā sakarā es gribēju arī teikt, lai tas izskanētu publiski, lielu paldies Uldim Kariņam un viņa ģimenei. Viņi bija tie, kas palīdzēja tīri finansiāli. Jo, tas tiešām bija ļoti smagi. Bet nekas. Un tā tad pienāca 2003. gads un paskatīsimies atkal uz kadriem. Šo pirmo slaidu es ieliku tāpēc, ka tajā laikā muzejā es strādāju pilnīgi viena. Un man lielākie palīgi bija novadpētnieki. Un te nu viņi ir, kuri sveica visus ar savu priekšnesumu par Pāles pagastu. Daudzi no viņiem pat nezināja, ka ir lībiešu pēcteči. No Labās Dita Zariņa, Bisnieku dzimta, tālāk ir Daina, tad Mārīte Kārnupe, tā jau arī ir Bisnieku Kariņu dzimta. Un tad ir mūsu Zanīte Vidiņā, kura ļoti labi ir startējusi arī tālāk. Tālāk ir Kalvis Petersons zvejnieku dzimta un Jānis Noriņš arī zvejnieku dzimta. Un te mēs redzam dažus kadrus. Elga Cimermanis runā. Salatgrīvas muzeja kolēģi. Cilvēki, kas sanākuši. Pirmā izstāde varam redzēt. Elga veic savu darbu. Šie ir mirkļi, ko gribēju, lai jūs redzat, kā tas bija. Un te nu ir mūsu mazā varone. Gribat redzēt, kā izskatās 20 gadi? Jā. Krista, lūdzu, piecelies! Tā izskatās 20 gadi. Gīzu dzimta. Bisnieku dzimta, Kariņu dzimta, Ādmīdiņi, Lielnori. Stop, vieni tālāk nē. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Tad, kad beigsies pasākums, sapulcējieties dzimtas kopā un iemūžiniet sevi šajā gadā. Jo tikai Ādmīdiņi iemanījušies atsevišķi vēl bildēties. Lūdzu, lūdzu, nofotografēties, salasat dzimtas kopā, bandītes visiem ir uzskatām, varēsiet redzēt. Tā jau ir otrā daļa. Un tad 2007. gada vasarā Vidzemes lībiešu pēctečus savās fotogrāfijās iemūžināja Japānas Juki Nakamura. Viņš bija, piedodiet, ķerts uz lībiešiem. Pirmo reizi viņš atbrauc uz Pāles muzeju, un kad es teicu, ka arī šeit ir lībiešu pēcteči, tad bija viņš ļoti iepriecināts, un mēs sarunājām tikšanos. Un tad sāpīgi bija tas, ka
nemācīja angļu valodu, un tad izlīdzēja Margita, un tad mēs joņojām apkārt un meklējām savus pēctečus. 2009. gada 28. februāris. Vidzemes lībiešu pirmais sajiets. Lībiešu pēcteču pirmais sajiets, un te mums veic kurzemnieki ansamblis Līvlisti. Reģistratūra. Es vēl ar vienu esmu ļoti pateicīga meitenēm, kuras ir izturējuši visus šos gadus reģistrējot cilvēkus. 9. gads bija pirmais, kad es izsniedzu dzimtu kokus. Dzimtu kokus varēsiet papētīt pēc svinīgā pasākuma, jo no 7 līdz 9 muzejs ir atvērts. Bisnieku koks ir 6 metri, tagad viņš būtu droši vien krietni lielāks, jo pēc grāmatas uzrakstīšanas nudien personu skaits ir dubultojies. Šodien ciemos pie mums atbraukuši arī Limbažu novada pašvaldības pārstāvi. Aicināšu domas priekšsēdētāju Dagnu Straubergu un kultūras pārvaldes vadītāju Eviju Keiseli. Lūdzu, vārds jums. Labdien, cienījamie klātesošie. Ir ļoti interesanti, šeit jau es redzu pazīstams cilvēks, ir ļoti interesanti šodien būt šeit, jo vienmēr, man šeit Induls ļoti labi pateica, un tur vairs neko pielikt, neko nepielikt, to viņš ir darījis 20 gadus atpakaļ. Ir ļoti interesanti, arī man patīk vēsture, un ir ļoti interesanti uzzināt kaut ko vairāk, kas dzīve mūs padara interesantāku, bagātāku. Un es gan laikam esmu viens no mazāk pētītiem īpatņiem, tāpēc es nevaru uzreiz tā lepni paziņot. Bet jūs redzat, ka man ir tāda lentīte, un es esmu ieprecējusies lībiešu pēctečos. Jā, un šeit jau gāja runa par to, kādi ir lībieši. Lībieši ir strādīgi, bet te pašā laikā noslēgt un tā tālāk. Un es labprāt pastāstīju, kā man iet ģimenē. Nē, es jau paskaties uz mani tā, ka varbūt citreiz. Jā, bet ja pavisam nopietni, mēs esam šeit, esmu piedalījies dažos pasākumos, arī augstu novērtējam un dialekts, un tas, kas viss ir ārkārtīgi interesants un jau sirdī kļūs ļoti tūs, un mēs šodien esam šeit, lai pateiktos tiem cilvēkiem, kas šo lietu tur godā, kas ir savu darbu, laiku veltījuši tam, lai parādītu mums šo brīnišķīgo pasauli, vēsturisko pasauli, kurā mums ir tas gods un patiesībā arī laime dzīvot. Tāpēc mums ir šādi daži lībiešu mūsdienās gan gatavoti suvenīri, ko mēs gribētu jums, Rasma, pasniegt un pateikt jums sirsnīgi paldies par visu to, ko jūs esat ieguldījusi. Paldies, Rasmai, no sirds, un jums ir tā paveicies, ka jums ir tāds cilvēks priekšā, kas pēta jūsu dzimtas. Bet es varu pateikt, ka man arī ir paveicies, jo es nāku no Svētceļu puses, un Anita Ems ir mana pirmā teātra skolotāja, un izrādās, kad es esmu vienā skolas solā sēdējusi ar lībiešu pēcteci, un tā ir Kristīna Visniece. Šobrīd uzvārds ir mainījies, bet tā kā tuvu tur visam tam. Paldies, un lai mums visiem šodien fantastiskas satikšanās un pakavēšanās atmiņās.
Folkloras kopa Malībieši vēlas sirsnīgi sveikt ikvienu Vidzemes lībiešu pēcteci šodien. Arī mums ikatram no mums ir kāda saistība, tieša, vai varbūt attālāka ar Vidzemes lībiešu pēctečiem. Šodien parādīsim un nodziedāsim vienu lībiešu rotaļu. Varbūt kādā citā reizē varētu kopā nodejot, bet šoreiz mums tādu atbalstu no zāles vajadzēs gan. Pēc pirmā apļa visi sakām 1, 2, 3, 4. Bet, protams, lībiešu valodā. Ikš, kakš, kolm, nēļi. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Simson, moķika, piskala, pīkas, galvas. Tikš, takš, aļamos, maļīdēs, pilso. Tikš, tuš, tarapel, kūdis, dēdis, kakls, vēl. Ikš, kakš, kolm, nēļi. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Simson, moķika, piskala, pīkas, galvas. Tikš, takš, aļamos, maļīdēs, pilso. Tikš, tuš, tarapel, kūdis, dēdis, kakls, vēl. Ikš, kakš, kolm, nēļi. Un pavisam ātri. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Dildā, 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 riši, simkogā un kavēriši. Simson, moķika, piskala, pīkas, galvas. Tikš, takš, aļamos, maļīdēs, pilso. Tikš, tuš, tarapel, kūdis, dēdis, kakls, vēl. Šī rotaļa par tēvu, par izlaicīgu tēvu, par tādu, kāda ir Vidzemes lībiešu pēcteču tēvu mūsu saknes. Nu ko, turpināsim skatīties, kas notika. 2011. gads novembrī Limbažu muzejā lielmeža koka atvēršana. Šis koks bija gandrīz 10 metrus, bez dažiem centimetriem. Un te mēs varam redzēt, kā pēcteči ritina viņu vaļā. Visam Limbažu muzejam cauri, visām ekspozīcijas zālēm. 2012. un 2013. gadā izstāde par Vidzemes lībiešiem un viņu pēctečiem ceļoja pa novadu un pabija pat Rīgā un Ventspilī. Protams, atklāšanas pasākumos piedalījās arī dzimtu pēcteči. Man ļoti patika pirmais Staicelē. Man bija arī prezentācija ar cilvēku sejām un Ainas kundze teica tā, vai reku mans tētis un mamma. Un tad ir jauki, ja cilvēki ierauga kaut ko no sevis. Šeit ir fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem. Svētciemā. Rīgā akadēmiķis Cimermans un Ojārs Pārītis dzimtu pēcteči. Ventspilī arī pabija un Salatgrīvas muzejs.
Otrais Vidzemes lībiešu pēcteču sajietis notika 2014. gada 18. oktobrī, un reizē ar to arī atklājām Anitas Emzes zejoļu grāmatu Saknes. Un atkal meitenes pie reģistrācijas. Valteri Koraļa fotogrāfijas, kas parāda arī dabu tajā laikā. Anitas grāmatas Krustāvs un krustmāte Uģis Niedre un Janīna Kursīte. Mareta Beitika izpildīja dziesmu ar Anitas vārdiem. Redzam, ka zāle arī toreiz bija pārpildīta. Nu, protams, autogrāfi, tas ir interesants, bet garš process. Tradicionāli visi dzied kopā ar muzicētājiem. Otrā daļa. 2017. gadā kopā sanāca arī Priediņu Zara teicīšu atzars. Arī viņiem bija sava simbolika, bērni zīmēja karogu un dažādi pasākumi norisinājās. Vārds dzejniecei, lībiskā dialekta svētciema izloksnes uzturētājai, lībiešu kultūra vēstures un valodas mantojuma glabātājai, Girgensonu un Lielnoru dzimtas pēctecei Anitai Emzei. Tie ir gandrīz kā buramvārdi. Un sacerēti kādas dienas, 4 atpakaļ, faktiski naktī. Tāpēc lūdzu piedodiet, ja kaut kas nebūs gludi un nebūs izteikusies tik saprotam, kā vajag. Vāc savu dzimtu. Laiks kā lapsa ložņā pa pēdām. Un nokostu vienai pa stundai no tā, ko Dievs dāvājis tev. Kā vaidalote sargi uguni savu un pielūdz laiku, lai visu viņš nepaņem. Lai dzimtu galotnes paliek, atzaros, ziedos un pumpuros, lai dziļas saknes no aizlaikiem savu spēku un gudrību saliek, veco lībiešu spēku, lai saliek mūsu galotnēs, ziedos un pumpuros, mūsu bērnos. Lai viņi sajūt tieksmi, meklēt to spēku, kas plūst no saknēm un valodas skaņu mūsu vectēvu runāto. Lai viņi atpazīst savu sākumu, savas dzimtas un savas skarbi mīļajā valodā saka: šitas ir mumseš, tam aci brūni un runā viņš tāpat tas, kā mēs. Tas mitpols, tas lielokanašs, kas vienādi dara visu pēc sev prāta, arī mūsējiem piederīgs. Un šitas sieva, kam brūnašs cops pakausī, kas iet kā vēlas par kūtu, māju, tīrumu un viss darbs var izdarīt, tas noteikti mūseš. No senlaikiem lībiešu asins, no mūsējiem, tā kā dzirkstels sprēga uz visām pusēm. Un iet tālāk uz priekšu tamas sīkajās poņģišas, kas nu pat tikai piedzimuši, spād kājas un gultvidu bļaustās. Kad viņiem nāks saprašana, tad tiem vajadzēs to ziņu, no kurienes viņi nākuši. Un to ziņu būs mums jādod. Vārds UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretārei
Girgensona Lielnoru dzimtas pārstāvēja Baibai Maņķei. Mīļā Rasma, ārkārtīgi iedvesmojošā dzejniece. Patiesi, manuprāt, lai ko es teiktu, viss jau faktiski ir pateikts. Taču tomēr, esot Vidzemes lībiešu pēcteču sajietā, tā sajūta ir vienreizēja. Tādēļ man arī gribas teikt mīļā ģimene. Kāds puisītis, kad viņam vaicāja, kas tagad notiks, kad Kuldīga ir kļūst par UNESCO pasaules mantojuma vietu, teica, kaut kas par mums uzzinās visa pasaule. Jāteic, ka šajā gadā ne tikai par Kuldīgu, bet arī par lībiešiem ir uzzinājusi visa pasaule, tādēļ, ka pagājušā gada nogalē tika atklāta pirmie dzīvotāju valodu dekāda, un kā pirmais priekšnesums bija tieši lībiešu valodas priekšnesums, un es teiktu, ka šādā ziņā un šādā veidā lībieši ir tik tiešām visiem priekšā. Un jāteic arī, ka Latvija ir viena no vienīgajām Eiropas valstīm, kur ir šī pirmie dzīvotāju valoda, lībiešu valoda un lībiešu mantojuma gads ir arī pierādījis, cik daudzveidīgi ir pasākumi, cik ieinteresēti ir cilvēki, un tik tiešām pasākumi arī gada gaitā nevis samazinās, un it kā šķiet, ka kaut kas beigsies, gads beigsies pasākumi, nē, viņi kļūst ar vien plašāk un ar vien daudzveidīgāk. Taču arī šodien, kad mēs apsējām šīs lentes, ir stāsts, kas tad ir jādara katram no mums. Un es teiktu, ka tieši tikpat ciešā mezglā, kā sasietas ir tās mūsu lentes atlokā, mums būtu it kā katram jāspēj sasiet 3 mezgli. Pirmais mezglis ir tas, ko Rasma un arī tiešām daudzi pētnieki, kas viņai palīdz, ir jau mums nākuši talkā, un proti sasiet šo asinsritu, sasiet paaudzes, saprast, ka tas mezglis, ko mēs sienam, ir tas mezglis, kurā mēs saredzam gan savus vecvecākus, gan savus vecākus, gan arī tas ir mūsu pienākums un atbildība, kā šis lībiešu mantojums aiziet tālāk mūsu bērnos un mūsu bērnu bērnos. Tā ir mūsu asinsrite, tā ir mūsu identitāte, un tā ir liela laime, ka mums ir šī vieta, kurā tajā brīdī, kad mums šķiet, tā kā neticīgais Toms, vai tiešām, tad mēs katrs varam nākt uz muzeju un saprast, tiešām, tev tas ir jādara. Otrs mezglis ir šī valoda un kultūra. Viennozīmīgi, un tur paldies malībiešiem, kas labi mums parādīja, mēs tā kautrīgi tos lībiešu vārdus saucām. Viennozīmīgi nevelti UNESCO sauc pēc atbalsta un pēc palīdzības, jo pirmie dzīvotāju valodas ir viens no tām valodām, kas ir apdraudētas. Un viņām nekādā ziņā nevajadzētu palikt dekorāciju vai izrāžu līmenī, bet drīzāk ir katram jāiegulās saprast, kādā veidā šī valoda kļūst par neatņemamu sabiedrības daļu, kā valoda ir ne tikai saziņa, bet arī ieiet vidē, kā valoda ieiet ekonomikā, kā šī kultūra palīdz mums augt. Un tas ir mūsu otrais mezglis, katram esot savā vietā, to apzināties un to stiprināt. Un trešais mezglis, protams, ir pasaule, un tas, kā mēs spējam Latvijā arī katrs palīdzēt un saprast lībiešiem un mums pašiem, kā mēs izturamies pret lībiešiem, tā pasaule arī redzēs, kā viena spēcīga valsts spēja rūpēties ne tikai par savu pamatnāciju, bet arī par tās pirmiedzīvotājiem, kas ir lībieši.
šos 3 mazlus es aicinu katram turēt, katram siet un turēties arī pie šiem mūsu dzimtas lentēm, bet domājot, ko šodien veltīt Rasmai, tā pirmā doma būtu ordens, protams. Bet es teiktu, Rasma, ka tu pasties uz zāli, tavi pleci ir noteikti daudz par šauriem. Tavi pleci ir par šauriem, bez visos viņiem sēd. Tas ir tavs ordens. Tu brauc ciemos un viņam līdzi goda dēli, kā tu tā. Bet ir skaidrs, ka mans maziņais goda dēls nekādā veidā nav salīdzināms ar tiem rakstiem, kas izklāti ir un kurus mēs visi mūsdienā vērot. Lai kāds būtu, es gribu teikt, ka es sāku strādāt pie tavu goda dēļ, kamēr es viņu izauģīšu, kāds laiks paies. Lūk, un tad līdz ar to es paņēmu līdz kaut ko simbolisku un kaut ko skaistu. Redz, man ar Pāli saista ne tikai mana vecmāmiņa, vecmāmiņa, kas tik tiešām ir šis lībiešu dzimtas zars, bet ar mani ar Pāli saista arī mans vecstāvs Jānis Bikšs, kas savukārt bija šīs skolas pārzemes un kara laikā bija spiests aiziet uz Burtniekiem, un Burtniekos tātad bija mūsu dzimtas vieta, un es simboliski šodien paņēmu līdzi, un es zināju kā meitene, ka vecstāvs brauc uz Pāli, tad tas bija kaut kas nozīmīgs, tas bija kaut kāda tāda gaiša un skaista vieta. Protams, es tajā laikā neiedomājos, ka es vienā baltā vietā pēc zvana nekļūšu ne tikai par lībieti, jo es tik tiešām par to nezināju iepriekš, bet arī spēšu savā ziņā savu vecstāvu atgriezt atpakaļ šeit Pālē un atvest tev medu. Jo medus, kā zināms, nāk no Britēm, kas Dievu kalponīts, lai tiešām tev ir spēks, lai medus ir tas, kas ir tev uz lūpām, un lai tava balss pulcē cilvēkus, un lai tev vienmēr ir kaut kas jauns, ar ko mūs visus pacienāt. Paldies! Sens austrumu sakāvārds saka. Vislabākais laiks iestādīt koku ir 20 gadus atpakaļ, lai gūtu augļus. Kad ir otrs labākais laiks? Otrs labākais laiks iestādīt koku ir tagad. Paldies Rasmai, kas iestādīja koku 20 gadus atpakaļ. Un šis koks ir nesis augļus, pateicoties arī Lolitai, UNESCO sistēmai un pārējām ir radusies Vidzemes lībiskā kultūra telpa. Un šogad, lai viņu tagad uzturētu, rekonstruētu, iedvesmotu, ir piedzimuši vai iestādīti malībieši. Ko tad malībiešiem liels gods, mēs esam jauna grupa, un ja ir kāds lībiešu pēctecis, tad droši nāk pie mums un uzdzied. Un ne tikai uzdzied, bet bauda darbu un dzīves līdzsvaru. Un ko mēs Rasmai domājam? Es ilgi domāju, apspriedās, viss kaut ko var uzdāvināt un pateikties un tā. Bet tā mūsu pateicība būs vienkārša. Mēs tev dāvinās 4 rūnas, 4 rakstus, katram 5 gadi, lai atkal pēc 20 gadiem, kad būs lībiešu pēcteču 40. gads, kad būs malībiešu 20 gadi, lai mēs atkal satiktos, tādēļ tev dāvāsim īstu rūnakmeni. Zempelēkā
Vai pacietība ir vēl pēdējiem izkopienam? Ir vēl, jā. Nu, tad turpinām. 2018. gads, 18. augusts, 3. Vidzemes lībiešu pēcteču sajūts. Reizē ar grāmatas par visnieku dzimtu atklāšanu. Nu, te ir pati grāmata, sāpīgi nāca, bet izdevās. Un atkal meitenes reģistratūrā aplausī viņā. Ja 50 gadus var izturēt šādā amatā, tad tas ir pasakaini. Un atkal lentītes jāpateicas Lienai, jo tā bija viņas ideja. Un tas tiešām bija, nu, man šķiet ļoti mīļi. Un mūsu Ieva, kam ir 6 dzimtas senčos. Man ļoti patīk šī mazā meitenīte. Žēl, ka es nevaru identificēt, kas viņa ir. Kas viņa ir? Reku skaisti. Varbūt viņa ir šeit. Varbūt viņa ir šeit. Pieceļos. Ļoti jauki. Vakara vadītāja Zane. Es tikpat nobijusies laikam kā šobrīd. Un atkal pilna zāle, par ko man vienmēr ir prieks. Starp citu, pie kontrabasa ir Modrs Āboltiņš, Āboltiņa dzimtes pārstāvis. Diemžēl viņš šovakar nevarēja ierasties. Arī es izbaudīju, ko nozīmē parakstīties. Nu, un kā jau teicu, ārvedīgi bija tie, kas tiešām sapulcējās un nofotografējās. Lūdzu visām dzimtām salasieties kopā un atstājiet bildi vēsturē. Mēs ar vienu nevaram saprast, ko nu darīt. Te ir otrās daļas aktivitātes. Lūdzu, lūdzu visiem palikt. Kad sāk spēlēt mūzika, vismaz pirmo pauzi un paklausīties. Jo pēc tam būs pārsteigums. 2019. gada novembris Zvejnieku dzimtes koku atklāšana. Viena dzimte un arī pār pa 100 cilvēkiem bija. Mani apuķoja gluži kā šovakar. Priecājos, ka jauniešiem interesē šīs aktivitātes. Nu, un 2019. gads bija gads, kad pirmo reizi sanāca kopā Ādmīdiņu dzimta. Tas bija viņu individuālais tuss. Un tad aktīvie Ādmīdiņi aizvilka mani pārgājienā pa senču māju vietām. Gāri mēs atklājām lielāko ābeli ap vidū. Bijām nobriedušies, bet laimīgi. Pēckavida laikā sākās individuālās dzimtu sanākšanas. Tur bija Jēkabsoniem, Girgensoniem, šogad bija arī Gīzu dzimtām. Es cenšos izstāstīt šo vēsturi, jo neviens jau nav mūžīgs. Lai jūs zinātu, lai varētu pastāstīt saviem bērniem, lai viss turpinās.
tieši savas izcelsmes, savas vietas, savas dzimtes kopības apziņa ir tā, kas piešķir stabilitāti cilvēku dzīvē, lai arī kurā pasaules malā viņi atrastos. Par to pārliecinos atkal un atkal, kad tiekos ar senās mazās lībiešu tautas pēctečiem. Ikvienu no jums, jo Vidzeme ir sākums šiem vidzemes lībiešiem. Un man ir prieks, ka visos ir interese, un es priecājos un saku paldies jums visiem, kas esat šeit. Nu, izbaudiet šo vakaru. Dod vārdu Vidzemes lībiskās kultūra telpas vadītājai, Bisnieku dzimtas pārstāvēji Lolitai Ozoliņai. Paldies. Man gan šovakar ir divās lomās jāuzstājas, un es vispirms gribēšu pateikties un arī sumināt Rasmu Noriņu no Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāja Valta Enštrēta, jo Valts, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, ņemot vērā to, kad ir arī Kurzemes krastā, Lībiešu krastā arī ir pasākums, kas nav gan veltīts pēctečiem, bet tomēr arī lībiešu identitātei un apziņas veidošanai. Tātad Valta uzruna. Godātie sajieta dalībnieki, Vidzemes lībiešu dzimtu mantojumu glabātāji. Šī ir svarīga diena Vidzemes lībiskajām saknēm. Šodien jau 4. reizi norisinās Vidzemes lībiešu pēcteču sajiets, kurā pulcēties jūs, tie, kuru senču ikdienā pasaules mērogā raugoties vēl pavisam nesen, skanēja Vidzemes lībiešu valoda. Šis sajiets ir īpašs, tas notiek lībiešu mantojuma gadā, kura nolūks ir atgādināt par Latvijas lībiskajām saknēm, par Latvijas pirmskodā ierakstīto lībiešu daļu, kuras nesēji jūs visi esat. Šodien varam svinēt arī 20 gadus, kopš Rasma Noriņa sākus savus pētījumus Vidzemes lībiešu dzimtu apzināšanā. Viņas darba rezultāts ir ļāvis daudziem no jums ieraudzīt savas lībiskās saknes, un bez tām nebūtu iespējams arī šis sajiets. Taču tas bijis arī nozīmīgs Vidzemes lībiskās kultūra telpas iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā pagājušā gadā un plašāk Vidzemes lībisko sapņu apzināšanā un modināšanā. Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vārdā vēlos pateikties ikvienam sajieta dalībniekam, jo ik viens no jums dod savu artavu, lai lībiešu mantojums Vidzemē dzīvotu tālāk. Īpaši paldies šodien vēlos teikt Rasmai Noriņai par ilgo un rūpīgo lībiešu dzimtu apzināšanas un modināšanas darbu, bez kura šis viss nebūtu iespējams. Turpiniet ar lepnumu nest savu lībisko kodu, kopt Vidzemes lībiskās saknes, un lai lībiešu senču spēks pavada jūs visā, ko darat. Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors Valts Enštrēts. Un tagad pāršķiru lapu, jo man ir arī jāsaka uzruna no Vidzemes lībiskās kultūra telpas, pateicoties lielā mērā Rasmas Noriņas un ļoti daudz cilvēku veikumam. Vidzemes lībiskā kultūra telpa pagājušajā gadā tika ierakstīta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un šis ir tiešām ļoti, ļoti nozīmīgs brīdis Vidzemei, Latvijai, un es gribētos teikt, kā Vaiva minēja, arī patiesībā globālajai pasaulē kopumā. Un domājot par Vidzemes lībisko kultūra telpu, šie vārdi, ko mēs šodien dzirdam, identitāte, piederība, saknes, kopā būšana, nav varbūt tādi ikdienas vārdi, pie kuriem mēs pieturamies un par kuriem mēs domājam, bet tie ir nozīmīgi īpašos brīžos, kad mēs izjūtam apdraudējumu tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam šobrīd, vai mēs vienojamies pēc brīvības saucieniem, vai arī mūs vieno kopā būšana,
un šīs saknes tajos brīžos ir svarīgas. Savukārt identitātes pētījumi ir bijuši nozīmīgi, var teikt, ikdienas darbs Rasmai Noriņai. Zvani, ēpasti, sarakstes, šobrīd saziņas sociālajos tīklos ir informācijas un saziņas kanāls vai kanāli, par kuriem jauni un jauni lībiešu pēcteči uzzina par savām saknēm un stiprina savu identitāti. Un šodien, kad mēs esam kopā, tiešām ģimenē, jo es arī esmu piederīga šai ģimenei un man ir prieks visus redzēt šodien, mēs svinām kopā būšanu, šo te Vidzemes lībisko identitāti un apziņu 20 gadus, kas noteikti turpināsies, ik gadu, ik dienu, ik minūti. Mēs esam tie, kas šo identitāti sajūtu veidojam, un Vidzemes lībiskā kultūra telpa savā ziņā ir arī apstiprinājums tam, kas mūs vieno valodā, kas mūs vieno attiecībās, kas mūs vieno ikvisā, kas mēs esam. Un tamdēļ es vēlos pateikties no sirds, gan no sevis, gan no visiem, kas ir iekļauti, kas ir iekļaujušies un kas joprojām iekļausies Vidzemes lībiskajā kultūra telpā par šo te apzināšanu, par šo te modināšanu un, lai mēs ar katru dienu atceramies tiešām, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam. Tās mūsu saknes ir būtiskas. Un vēl es pieminēšu nelielā reklāmai, ka 14. oktobrī mēs tiekamies Svētuks Muižā, kur arī mums būs nozīmīgs pasākums, Vidzemes lībiskās kultūra telpas starptautiska konference, bet, lai tas neizklausās ārkārtīgi nopietni, protams, būs ļoti brīnišķīgi zinātniski referāti, bet tajā pašā laikā mums būs arī otrā daļa, kur mēs varēsim, tā teikt, kā mums ir afišā ierakstīts lībiešu valodas atgriešanās Svētciemā. Patiesībā no tās vietas, no kurienes arī šī valoda, var teikt, un arī pēcteči tik pētīti, būs gan koncerts, gan arī Karlu Pajussalu vai ar Segvāru Čempju Kārlis, vienīgais dzejnieks, kurš raksta Salacas lībiešu valodā, dzejas grāmatas atvēršana un arī Salacas lībiešu valodas ceļveža atvēršana. Tā kā nozīmīgi pasākumi 14. oktobrī tiekamies pavisam drīz un sirsnīgs paldies, Rasta! Vārds Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja Gitai Kārnupē. Patiesi liels prieks jūs atkal redzēt Pālē jau 4. Vidzemes lībiešu pēcteču sajietā. Un, protams, kur gan citur vēl šādam sajietam notikt, ja ne šeit, pie mums vietā, kur cieši saistīta ar Vidzemes lībiešu pēcteču saknēm, dzimtu izzināšanu un, protams, rasmu. Pirmajā sajietā, kā jau Rasma mums visiem izstāstīja, pirmais sajiets notika 2009. gadā. Otrajā sajietā atklājām Anitas Emses dejoļu krājumiņu saknes. Savukārt trešajā sajietā Rasma mūs visus iepazīstināja ar savu grāmatu. Un šogad atzīmējam jau 20 gadus, kopš uzsākts darbs pie dzimtu pētījumiem. Gadi iet, taču cilvēks kā vērtība stāv pāri laikam. Kopības sajūta ļaudīm bijusi svarīga vienmēr. Gan senā pagātnē, gan šodien. Un nevelti šovakar mēs esam tik kuklā skaitā. Dzimtu izzināšana vieno un stiprina cilvēkus. Par to mums ļoti liels paldies Rasmai. Rasma, lībiešu pēcteču apzināšana ir tavs sirdsdarbs. To, man liekas, ik viens no jums ir sajutis. Un par to es arī gribētu Rasmai teikt paldies. Protams, mīļi paldies. Es gribu teikt arī Lienai, muzeja vadītājai, kad ir iespēja atkal šovakar satikties. Paldies arī Lolitai un Reinim par līdzdarbošanos un atbalstu.
šovakar lieliski iedara spēcīgi vārdi no Jāņa Moiseja dziesmas, varbūt kāds jau zinat, kurā viņš cilvēku salīdzina ar ozolu. Vienmēr būs kāds, kurš gribēs tevi dziļi zemē rakt, nezinādams, ka esi zīle, kura izaugs debešos, lai lībiešu pēcteču dzimtas kuplo un pētījumi turpinās. Paldies! Dod vārdu Pāles novada pētniecības muzejam, jeb muzeja vadītājai, zvejnieku dzimtas pēctecēju Liedai Noriņai Šeikinai. Labāk. Nē, es neteikšu, ka es pārsteigtu, ka jūs esat tik daudz, jo mēs ar mammu katru reizi priecājamies par to, ka mūsu pasākums ir ļoti plaši apmeklēts. Šovakar mēs daudz dzirdējām no visiem runātājiem par to, cik mēs esam īpaši. Bet līdztekus visām šīm pieminētajām vērtībām, kuras brīžiem ir piemirstas, pazudušas, tomēr nāk kāda vērtība, kas cilvēkam ir bijusi svarīga jau gadsimtiem, un tā ir ģimene. Tās ir mūsu stiprās ģimenes, lielās dzimtas, un tieši tāpēc es šovakar gribu teikt paldies gan kā zvejnieku dzimtas pārstāvu, gan kā meita, gan kā Pāles muzeja vadītāja, jo bez Rasmas nebūtu arī Pāles muzeja. Gribu teikt paldies, mammu, ka tu mums esi. Arī Laurai un Gitai par to, ka vienmēr mums nāk palīga, un kā ir nepieciešams, tad vienmēr ir mīļi prāt mums arī palīga. Ir tiešām atsaucība, vienmēr ir ļoti paldies visiem. Vadītājai Lolitai, jo viņa arī ļoti atbalsta. Un man prieks, ka Lolita bija mana skolotājai. Laikam es arī skolotāja biju labā. Varbūt vēl kāds vēlās teikt kādus vārdus pateicības. Ko lai saka, sveiciens arī no kolēģiem un lielais paldies, tu mums esi paraugs darbos, un ja kādreiz ir pavisam grūti un liekas, ka kaut kā nevedas tie pētījumi, tad es atceros Rasmu un atceros, ka vajadzēja 20 gadus, lai pierādītu to, cik lībieši ir svarīgi un celt lībiešu piederību. Un rezultātā šodien, es domāju, citādi nebūtu arī lībiskās kultūra telpas Vidzemē. Tā kā viss ir iedzīvojies, viss turpinās, un tas ir pats svarīgākais. Lai es neesmu lībiete vai lībiešu pēctece, bet tajā vidē jau mēs esam dzīvojuši visu laiku. Man pirmā skolotāja ir no Gīzu dzimtas, skolotāja Dzidra Gīze. Mani klases biedrene bija Kāriņa, tā kā mēs esam vien šajā vidē un pazīstam un saprotam. Paldies! Jā, varbūt vēl kāds? Nē, neviens necerās, visi. Jā. Es nezinu jau kuru reizi, bet man
Un es tiešām esmu ļoti samulsusi un ir tāda sajūta, ka man arī kaut kāda jubileja laika. Bet milzīgs paldies jums visiem par to, ka esat. Un lūdzu, turpiniet šo sajūtu tālāk. Nododiet viņu tālāk saviem bērniem, mazbērniem, vediet viņus uz muzeju, iepazīstināt ar dzimtas vēsturi. Lai izdodas. Es domāju, ka šis ir fantastisks brīdis, lai mēs visi vienotos vienā skaistā kopīgā dziesmā, vai ne? Es domāju, ka folkloras kopu mūs ievadīs. Maz bija tēva novadiņš. Maz bija tēva novadījis, bet viņš žēmi turējās. Maz bija tēva novadījis, bet viņš žēmi turējās. Bet viņš žēmi turējās. Visiem labi, visiem labi. Mana tēva zemītē, visiem labi, mana tēva zemītē. Mana tēva zemītē. Zaķim labi ciltos mesti, Rubena. Labi cilpos mesti Rubeņam ir Rubinā. Rubeņam ir Rubinā. Ārais ārā kalviņā ir, avots kalviņā. Ārais ārā kalviņā ir, avots kalviņā. Maizes ārājāli, ne ūdeņa avotām. Netrūks maizes ārājāli, ne ūdeņa avotām. Ne ūdeņa avotām. Visi zīgi kādi ķīši, Ziedzi drāma ziediņiem, visi sīki kādi ķīši, ziedzi drāma ziediņiem. Ziedzi drāma ziediņiem, visi sīki avotīni, iklakā. Visi sīki avotīņi, iklakaru miglu mēr. Iklakaru miglu mēr. Mazguļ tēva novadījis, bet viņš žēmi turējās. Mazguļ tēva novadījis, bet viņš žēmi turējās. Bet viņš žēmi turējās. Paldies visiem par pacietību, paldies par uzrunām, paldies par sveicieniem, labu vēlējumiem. Ar šo tad arī oficiālā
deja. Es gribēju teikt deja, varbūt arī laikam bija kā deja. Daļa, oficiālā daļa ir beigusies. Kā jau minēja, līdz vakara muzikālajam pasākumam, kas sāksies 9, ir atvērts arī muzejs, tā kā jūs varat visi laipni aicināt iepazīties arī līdz tam brīdim arī ar ekspozīciju. Un, protams, visi laipni ir aicināti, jo blakus telpā ir uzklāts kafijas galds, pamieloties, parunāties, uztaisīt fotogrāfijas, un tad visi 9 tiekamies atpakaļ šeit, zālē. Lai visiem fantastisku vakaru, paldies! Kopbildi vēl vajag, ja? Sēžam, gaidām, būs vēl kopbilde. Ar visiem ziediem. Ko tu darīsi? Ah,